Tātad pirmais vingrinājums, ko izpildīsim, būs progresija no pietupiena vingrinājuma. Saucās viņš angliski split lunges vai izklupiena pietupiens. Sākumā atrodam pozīciju, tā saucamo angliski saucās train track pozīcija. Protams, nevienas vilciens lietas tik šauras nebūs. No šādas pozīcijas, kad ir nedaudz šaurāk par plecu platumu, spēram taisnā līnijā nelielu solīti atpakaļ, nevajag pārspīlēt, ja? Atrodam tādu pozīciju, lai jūtamies stabili. Dažiem cilvēkiem tā train tracks pozīcija derēs, dažiem varbūt vajadzēs nedaudz platāk šo atstarpi no vienas pēdas līdz otram vai šaurāk. Un atrodam pozīciju, jūtamies stabili un iesēžamies celītī līdz 90 grādu leņķim un iztaisnojamies. Izdaram noteiktu reižu skaitu un tieši tas pats ar otru kāju, ja? Spēram solīt atpakaļ, iesēžamies celītī, iztaisnojamies. Cenšamies noturēt muguru taisni, lāpstiņas savilktas, vēders sasprinddzināts. Protams, ja nedaudz nolieksimies priekšu, nekas traģisks, vienkārši, lai vingrinājums neizstās šādi. Pa lielam ķermeņa augšdējai vajadzētu būt tādai pašā leņķī, kā šī te daļkāja. Okay, pamēģinam, ieņemam pozīciju. Spēram solīt atpakaļ, jūtamies stabili, iesēžamies celītī un iztaisnojamies. Lēnām bez steigas muguru cenšamies noturēt taisni, nedaudz sasmindzinam arī vēdru muskultūru, ja? Lai nav līkums muguras lejas daļā. Ideāli, ļoti labi. Ļoti labi, ja? Redzam, nedaudz pazuda balanciņš, tāpēc bez steigas, tīpaši daram pirmo reizi, izjūtam kārtīgi vingrinājumu, saprotam, kā viņš ir izpildīts, un tad varam pielikt nedaudz pie tempa. Ļoti labi, pamēram kājas. Tieši tas pats. Atrodam pozīciju, jūtamies stabili, ja, bez steigas. Tad, kad jūtamies stabili, tad sākam izpildīt vingrinājumu. Ļoti labi. Ļoti labi. Malacis, mugura taisna, noturēta, tempiņš ļoti labs. Skatāmies, lai celīts arī ietu vienā līnijā ar pirksgalu, jā, lai neiet kaut kur ārpus, vai uz vienu pusi, vai uz otru, bet lai cēlīts, ka esam pietupušies, iet apmēram vienā līnijā ar pirksgaliem, jā? Ļoti labi. Lēnām kontrolēt, tīpaši iesēžoties bez steigas. Kontrolēta kustība. Ļoti labi. Malacis. Atpūtīsimies un izpildīsim nākošo seti.